Mums šodien ir tāda kā sezonas atklāšana, ir 29. maijs un karavāns aiziet pirmajā ceļojumiņā. Cilvēkiem bija specifisks lūgums, vajadzība, viņiem ir kaut kāda balle pie viesu nama, un viņiem pa lielam visas funkcijas nav vajadzīgas, viņiem vienkārši vajadzīgas 4 guļamvietas, tas ir priekšā 2, aizmugurē 2, un ir vajadzīga apkure. Standartā aizmugurē ir 2 guļamvietas, un arī priekšā ir 2 guļamvietas, bet tā kā klienti palūdza jau viņas salikt gulēšanai, to mēs arī izdarīsim. Tā kā viņi netaisās izmantot ne virtuvi, ne leduskapi, ne dušu, tad mēs to visu atslēdzām, lai vienkārši viņi par to nedomātu un tas viņiem neuztrauktu. Un mums ir jauns gadžets mūsu kemperītī, uzlikām tādu aizkarību. Tāds maziņš sīkums, bet tomēr kaut kāds privātums. Par apkuri karavānā. Līdzi nāksim šitādu atslēdziņu, ar ko jūs varat aizslēgt un atslēgt durvis. Otrā pusē ir šitāda kastīte. Atslēdzam to kastīti vaļā. Tad līdzi nāksim šāds vats. Vienu vada galu pievienojam kemperim. Otru vada galu pievienojam elektrībai. Rozetē pagarinātājs, kas jau mums būs. Ja ir šāds pagarinātājs, iesaku zem kemperu palikt, ja no lietas netiek iekšā. Tad aiztaisam ciet šo kastīti, vadu ieliekam šeit, aiztaisam, aizslēdzam. Viss kastīte ir ciet. Vats ir zem kemperu. Ejam atpakaļ uz karavānu. Tur augšā ir drošinātāja kastīte. Sanāk, piespiežam šo pogu, ieslēdzas 220 karavānā. Te var lādēt telefonu, datoru, ko nav vajag. Un šitien kreisajā pusē piespiežam podziņu uz leju. Redzējāt, arī šis te pagāja indikators. Un te vienkārši spaidam podziņu, kamēr dzeltenā zaļā podziņa aizies līdz Electric Slow Fan. Tagad ir uzstādīta tāda minimāla temperatūra. Naktī pilnīgi pietiks, viņš slēgu pūtīs. Un kas slēgsiet not, pilnīgi to pašu vienkārši atpakaļ. Šobrīd karavāns ir uz 4 tādām kājām, 2 priekšā un 2 aizmugurē. Līdzi jums nāks šāda atslēga. Tās kājas vajadzīgas ir, lai karavāns nešūpotos. Ja nebūs kāju, jūs, kas steigāsiet priekšu, viņš ļoti šūposies. Sanāk, ar to atslēgu vienkārši vajadzēs atskrūvēt vaļā. Redziet, tā kāja paceļās. Skrūvējam uz pašai augšā, kamēr viņas pilnīgi nav šitāda atslēdziņa. Vienkārši viņa tur ieliekas iekšā un visās 4 vietās vajadzēs izdarīt to pašu. Viss tikai šādā pozīcijā drīkst ar viņu braukt, ka tā kāja ir pilnīgi pacelt uz augšu. Tā. Vienojam klāt mašīnai, noņemam roķeni, uzliekam drošības stumjam virsū un laižam nost. Laižam, kad redzam jau, ka ritenis ir uzcēlies, viņš arī pats apsēras, šitas nolaižas. Šito nolaižam drošībai. Sanāk, šiteni viss ir nofiksēts stabili. Panāc, šeit parāda lūdzu, un riteni griežam tik augstu, kamēr šitā vieta ieiet šiteni gropītēs. Ja to neizdarīt, riteni braucot šitā šūposies, ja to izdara pareizi, viņš nešūpojas. Un pēdējais, ko izdaram, pieslēdzam elektrību.
Viss, mēs esam gatavi braukšanai, bet drošības pēc, protams, pārliecināmies, ka viss strādā. Uztaisījām tādu mazu tehnisko pārbaudi. Gaismas deg, pagriezieni strādā, izbraucām, viss labi, nekas nečīgs negrib. Kā jau bijām vienojušies, sagatavojam arī gultas vietas. Redz, kur vienas vietas, redz, kur otra guļam vieta. Un pēc 2 stundām jau būs klāt. Ir tāds maziņš satraukums, bet noteikti viss būs labi. Līdzi mums nāk atslēga skrūvēšanā ar cimdiem. Tas ir pārēja, ja no vajag pieslēgt elektrību. Vats uz 220 decimetri garš un ceblītis pakāpiena. Un karavāns dodas uz Baldoni, lai labi viss sanāk. Un tā, karavāniņš aizbrauca pirmajā ceļā. Un aizmirsu piebilst, izvēlējās tieši mūsu, jo vienkārši mēs bijām visērtākie. Viņi cilvēki dzīvo dārziņos, mēs esam pie Salaspils, tā kā viņam tīri loģistikas ziņā tas bija ļoti ērti. Ja arī tu vēlies izbaudīt karavānu priekus, sazinies, rezervē un tiekamies jau drīz.